Dāmas un kungi, esiet sveicināti gan klātienē šeit Ogres valsts tehnikumā, gan arī tie, kas mums pieslēgušies tikko kā svaigi tiešraidē. Laipni lūdzam Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, ziņojumā īsumā par izglītību 2023, jeb Education at a Glance 2023 Latvijas datu prezentācijā Skillman fóruma ietvaros. Mans vārds ir Artis Ozoliņš un palīdzēšu moderēt šodienas pasākumu. Atgādinu, ka mums ir pieejams arī tulkošanas iekārts, kas ir atrodams pie ieejas gan angļu, gan latviešu valodā. So, ladies and gentlemen, the English-speaking part, there are translation devices. I hope that you have found them and that they are working. If there are any inconveniences, they can be solved in the back. Ja gadījumā nesanāk kaut ko ieslēgt, kolēģi aizmugurē jums arī palīdzēs. Prieks būt atkal daļai no šī ziņojuma. Pagājušo gadu arī uzklausījām un dzirdējām secinājumus par skatu uz Latviju. Toreiz gan fokus bija nevis tik daudz uz profesionālo kā augstāko izglītību, bet man šķiet, ka pāris no tēmām, kas izskanēja pagājušajā gadā, iespējams varētu būt aktuāls arī šogad. Kā piemēram salāgot vajadzības īstermiņā ar ilgtermiņa ieguvumu. Vai arī, piemēram, izaicinājums par to, ka STEM studijās sieviešu skaits ir mazāks. Ar to izaicinājumu strādājām pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā vēl ļoti aktuāli bija arī dažādi mentālās veselības izaicinājumi, ņemot vērā vēl Covid sekas atbiruma līmeņa ņemšanu vērā. Un man šķiet tāda ļoti laba frāze, kur ļoti iespējams būs aktuāla arī šodien par to, ka pagājušajā gadā augstākā izglītība, bet šodien skatoties plašāk, vienkārši izglītība ir stāsts ne tikai par mūsu pašu izaugsmu, bet tas ir stāsts arī par mūsu valsts drošību, par mūsu, tā teikt, argumentētu domāšanu un noturību par dažādām hibrīdu draudiem, kas mums ir visapkārt. Bet tas ir skats no manas puses, kā arī pagājušā gada moderātori oficiālo ievadu šodienas pasākumam un uzlikt pareizos uzsvarus aicinu šeit priekšā Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece un profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktori Rūtu Gintauru-Marihinu. Sagaidām ar aplausiem. Labdien visiem! Gribētu pateikt lielu paldies gan kolēģiem no izglītības, gan arī no statistikas nozarēm, gan visiem viesiem, kas ir šobrīd ieradušies pasākumā no Latvijas un arī citām valstīm. Paldies par jūsu izrādīto interesi uzzināt vairāk par datiem, kuros ir salīdzināts OECD valstu profesionālās izglītības sistēmas. No OECD kolēģu sagatavotā ziņojuma varam vairāk uzzināt par savu izglītības sistēmu efektivitāti. Tostarp datus par skolotājiem, finansējumu, audzēkņiem un absolventu rezultātiem. Daudzi rādītāji parāda Latvijai labus rezultātus un palīdz iegūt skaidrāku priekšstatu un izpratni par Latvijas profesionālās izglītības sistēmu. Profesionālās izglītības iestādes Latvijā ir veiktas nozīmīgas investīcijas gan infrastruktūras modernizācijā, tāpat arī izveidotas jaunas sadarbības formas ar sociāliem partneriem, darba devējiem. Veikta virkne uzlabojumu, lai izglītojumiem nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, kā izglītības iestādēs, tā arī sadarbībā ar darba devējiem reālos darba apstākļos uzņēmumos. Protams, dati parāda arī jomas, kurās valstīm, tai skaitā Latvijai, joprojām pastāv gana lieli izaicinājumi. Piemēram, nepieciešams piedāvāt vairāk iespēju mācīties darba vidē, un, protams, ka būtu nepieciešama arī labāka un konkurētspējīgāka darba samaksa profesionālās vidējās izglītības absolventiem. Tāpat kā daudzām valstīm, Latvijai jāturpina centieni stiprināt skolotāju profesijas prestižu. Tāpat arī ir svarīgi paaugstināt skolotāju atalgojumu un arī risināt skolotāju vakanču jautājumu, kas ir gana problemātika Latvijas apstākļos. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, profesionālās izglītības iestādēs ir nepieciešams nodrošināt pilnvērtīgai profesionālās izglītības programmu īstenošanai adekvātu finansējumu apmēru, kas atbilst šīm faktiskajām iestāžu izmaksām
Un šīs izmaksas ir diemžēl pieaugušas gan energo sadārdzinājuma rezultātā, gan arī inflācijas ietekmē. Taču pieņemot lēmumus par sistēmas attīstību, tai, protams, ir jābalstās datos un pierādījumos. Milzīgs paldies visiem, kas bija iesaistīti datu apkopošanā un analīzē. Paldies visiem klātesošajiem un tiem, kas skatās arī mūsu šobrīd tiešraidē par ieinteresētību datos pamatotā informācijā. Gribu novēlēt, lai veiksmīgs un izdevies šis seminārs un lai tas rosina ikvienam pārdomas un labas atziņas par to, ka šī datu tālāka izmantošana ir ļoti svarīga izglītības sistēmas attīstībai kopumā. Un pasākuma sākumā gribētu teikt paldies Centrālās statistikas pārvaldes kolēģiem, kuras ir sniegušas un turpina sniegt nozīmīgi ieguldījumu Latvijas datu nodrošināšanā OECD ziņojumam. Un gribētu pateikt paldies Sandrai Ceriņai, Zaigai Priedei, Kristīnai Knipelei un Baibai Zukulai. Un šobrīd es saprotu, ka mūsu pagodinājusi ar savu klātbūtni ir Kristīne Knipele. Un lūdzu, Kristīne, mēs vēlamies pasniegt jums pateicību par Latvijas datu nodrošināšanu ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ziņojumam īsumā par izglītību. Paldies par ievadu uzsvariem. As I see, there are new colleagues joining us here. Just a small info in English. There are Mums ir pievienojušies jauni kolēģi, neliela informācija tehniskajā jomā. Jūs varat izmantot tulkšanas ierīces, kas ir pieejamas zāles aizmugurē. Un iesim uz priekšu. Šodienas pasākumu ievadā, protams, dzirdēsim prezentāciju un secinājumus no OECD. Dzirdēsim arī ekspertu prezentācijas un pieredzes stāstus. Un pasākumu laikā noteikti gribam dzirdēt arī no jums, un to lūgums darīt Slido platformā. Gan tie, kas mūs vēro tiešsaistē, gan arī tie, kas klātienē, ja negribās uzdot jautājumu mutiski, noteikti varat uzdot to Slido platformā, un kā to var izdarīt? Pavisam vienkārši. Jāatver ir mājaslapa slido.com, un jāievada šajā mājaslapā kods, paiešu nedaudz malā, lai jūs arī redzat. Arī šeit uz ekrāna redzams QR kods, kuru var arī noskanēt ar kameru. Ja jūs atverat mājaslapu slido.com, jāievada ir kods 2951046. Šis ir būtiski, jo pēc tam šo kodu izmantojot, jūs varēsiet uzdot jautājumus arī šeit, tā skaitā paneļa diskusijai, kas noslēg šodienas pasākumu. Tāpēc atgādināšu kodu, ja nepaspējāt pierakstīt, 2951046. Tas ir kods, kas jums ir jāpieraksta vai jāiegaumē, lai uzdotu šodien jautājumus. Sāksim ar atverošo prezentāciju, kura iespējams mums ikdienas straujajā ritmā, strādājot ar daudz dažādām detaļām, sniedz mums tādu plašāku skatu uz sistēmu tās izaicinājumiem kopumā. Arī pagājušajā gadā bija daļa no šī pasākuma, kad skatījāmies vairāk uz augstākās izglītības lauciņu. Šogad cits fokus, bet arī šis palīdzēs mums, kā veidot vērtīgas diskusijas, tā strādāt pie vērtīgiem sistēmiskiem uzlabojumiem un ieraudzīt Latvijas izglītības sistēmas lielo bildi. Un to mums, protams, palīdz saprast, un mēs izsakam lielu pateicību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, kura nāk pie mums jau kuro gadu ar igadējo ziņojumu. Un šogad aicinu priekšā pie mums OECD izglītības un prasmi departamenta analītiķi Ēriku Šaborņē. Ladies and gentlemen, with the OECD Education at a Glance report on Latvia, we welcome here on the stage with a loud round of applause the education analyst at OECD Education and Skills Department, Mr. Aicinām Ēriku Šaborņē, kurš mums iepazīstinās ar OECD ziņojumu īsumā par izglītību 2023. Thank you. Good morning, good afternoon to all. Paldies, labdien, labrīt. Man ir liels prieks ierasties ziņojuma prezentācijas pasākumā. Es vēlos pateikties
arī visiem personālam Latvijā, kas strādāja pie šīs publikācijas, gan pārstāvjiem no ministrijas, gan no statistikas biroja. Es katru gadu redzu, kā uzlabojas datu kvalitāte, un tas mums ļauj vērtēt Latviju un gūt pilnīgu priekšstatu par sistēmas stiprajām un vājām pusēm mūsu valstīm. Un katru gadu mēs pievēršam uzmanību kādam konkrētam izglītības aspektam. Un šogad mēs pievērsām uzmanību profesionālajai izglītībai, kas ir ļoti aktuāla tēma gan Latvijā, gan arī daudzās citās OECD valstīs, jo daudzu valstu mērķis ir uzlabot profesionālas izglītības sistēmu, paplašināt tās iespējas, un par to šobrīd ir arī plašas diskusijas, jo mums visiem nepieciešama tehnisko profesiju pārstāvji. Un mēs redzam, ka ir neliela saistība starp profesionālās izglītības ieguvējiem. Un mēs redzam arī, ka saistība ir spēcīgāka grafika labajā pusē, kur valstīs profesionāla izglītība ir ļoti labi attīstīta un kur iespējas ir plašākas nekā citās valstīs. Mēs redzam arī saistību starp profesionālas izglītības veidiem. Un mēs redzam šīs plašās iespējas un redzam, ka labajā pusē ir tās valstīs, kurās pieaug to skolēnu skaits, kas iesaistās programmās, kur tiek nodrošināta apmācība arī darba vietā. Tas nozīmē, ka, un tas arī paskaidro, ka analizējot reformas, mēs OECD redzam, ka daudzas valstis cenšas attīstīt šo darba vidē balstītu mācību komponentu. Kā redzam, Latvijā šī komponente ir ļoti spēcīga. Un viena no spēcīgākajām tieši starp visām valstīm. Jūs jau zināt, ka mēs sakam, ka gadu no gada OECD saka, ka profesionālā izglītība mūs pasargā no krīzēm vislabāk, un šeit mēs redzam šo papildu iespēju. Jā, darba tirgu ir plašākas iespējas profesionālā izglītībā. Mēs redzam, ka Latvijā un arī citās valstīs iespējas cilvēkiem bez izglītības ir daudz zemākas. Latvijā mēs redzam, ka ir apmēram 60% iespēja. Tātad, pieaugot izglītības līmenim, pieaug arī darba iespējas. Un Latvijā ir plašas iespējas uzlabot šo piekļuvi izglītībai. Tas pats ir redzams arī attiecībā uz augstāko izglītību un citām kvalifikācijām. Tas nozīmē arī zināmus izaicinājumus, un viens no galvenajiem Education at a Glance rezultātiem rāda, ka dažādās valstīs neatkarībā no programmas, ko mēs redzējām, piemēram, Meksiko, Amerikas Savienotajās valstīs, Kostarikā, mazāk nekā 10% iedzīvotāji ir saņēmuši profesionālu izglītību, bet vidēji OECD mēs runājam par 30% jauno pieaugušo, kuri ir ieguvuši profesionālu izglītību. Tātad personas, kuru augstākais izglītības līmenis ir ar profesionālu ievirzi. Tas nozīmē, ka nav viena universāla modeļa. Redzam, Austrijā un Francijā, Vācijā profesionāla izglītība ir ļoti plaši attīstīta. Bet ir redzams, ka ir daudz absolventu, kuri absolvē
neaugstāko izglītības programmu vai kuri absolvē koledžu līmeņu izglītību. Tas nozīmē, ka valstīm ir daudz iespēju nodrošināt plašas iespējas jauniešiem, kas ir absolvējuši profesionālās izglītības iestādes, turpināt viņu mācību procesu un izglītošanos. Šis ir labākais veids, kā palielināt un paplašināt profesionālās izglītības vērtību. Vēl viena interesanta atšķirība starp valstīm. Tātad vidējais vecums, kāds ir studentiem profesionālās izglītībās pēc izglītības līmeņa, kreisajā pusē Jaunzēlanda, Austrālija, kā grafikā redzams. Tātad programmas pārsvarā piemērotas pieaugušajiem. Tās ir otrās iespējas programmas, ir programmas, kuru mērķis ir paplašināt pieaugušo nodarbinātības iespējas. Labajā pusē mēs redzam, ka šeit ir runa vairāk par valstīm, kur profesionāla izglītība ir ievadu izglītība. Latvijā situācija ir tāda ideja. Mēs varam skatoties uz to cilvēku vecumu, kas ir profesionāla vidējā izglītībā, mēs runājam apmēram par 30 gadniekiem un nedaudz jaunākiem cilvēkiem, kas iesaistās profesionālās izglītības programmās. Bet mēs redzam būtisku ienākumu atšķirību valstīs. Un mūsu mērķis ir nodrošināt vienlīdzību. Redzam, ka sievietes noteiktos un visā profesionālā izglītībā ir maz pārstāvētas, tas ir tā vairumā valstu, un sievietes ir arī maz pārstāvētas augstākajā izglītībā. Un daudz programmu ir saistītas ar veselību un labklājību. Kā redzam, tas ir izaicinājums nodrošināt piekļuvi un pieejamību šīm studijām. Dažas OECD valstis tā sakarā rīko īpašas reformas. Bet šorīt jau šo mēs redzējām, tad, lai uzlabotu absolvēšanas rādītājus, tīpaši profesionālā izglītībā, mēs redzam, ka Latvijā, piemēram, tikai 60% studentu pabeidz mācības paredzētajā laikā, ja viņi mācās profesionālajā jomā. Paraugoties uz vispārējo izglītību, redzam, ka atšķirības ir vērā ņemamas. Un šīs atšķirības gan daudz atšķiras ar Itāliju un citām valstīm. Mēs redzam, ka ir problēmas profesionālās izglītības pabeigšanas rādītājiem daudzās valstīs. Un redzam, ka vairumā valstu situācija uzlabojas. Tas nozīmē, ka, ja jūs neesat spējuši pabeigt šo mācības paredzētajā laikā, tā nav problēma, 1-2 papildu gadi to palīdz paveikt. Ienākumi. Un, ja mēs raugāmies uz izglītības sistēmu Latvijā, profesionālas izglītības sistēmu, tad profesionāla izglītība un apmācība Latvijā ir labi attīstīta. Jums ir viens no labākajiem kontinentiem starp OECD valstīm, kas ir labs kritērijs un priekšnoteikums veiksmē. Bet raugoties uz darba tirgu, mēs redzam, salīdzinot ienākumus profesionālas izglītības absolventiem un augstākās izglītības absolventiem, tad redzam, ka ienākuma līmenis pieaug, ja izglītība ir augstāks līmenis, bet redzam, ka uz Latvijas studentiem šī atšķirība starp personām ar augstāku izglītību un profesionālu izglītību ir krietni liela. Vēl viens no izaicinājumiem ir pavērt iespējas piekļuvei neformālai ar darbu saistītai izglītībai. Tas ir liels izaicinājums daudzās valstīs, un kā redzams, Latvijā un citās valstīs tie, kuriem ir augstākā izglītība, ir plašākas iespējas, un viņi plašāk izmanto neformālās izglītības iespējas. Runājot par iedzīvotāju prasmju attīstīšanu, ir svarīgi, ka bieži vien jaunākai iedzīvotāju daļai piekļuve šādām apmācībām ir ļoti svarīga. Ko mēs varam panākt ar politiku?
of this publication, we are looking at also Mēs the different policies skatāmies uz dažādām politikām, kas ir pieņemtas. Tad mēs varam uzlabot pāreju no skolas uz darba vidi, un patiesībā ir daudz reformu, kas ir īstenotas, lai uzlabotu saiknis starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Un, piemēram, Vācijā, Portugālē mēs redzam, ka uzņēmēji iesaistās mācību satura veidošanā. Atsevišķās valstīs ir veiktas reformas, kuru mērķis ir attīstīt darba vidē balstītu mācīšanos. Piemēram, Francijā ir izstrādāts īpašas prakses programmas. Citās valstīs tika piedāvāti finanšu pamudinājumi gan studentiem, gan uzņēmumiem, lai attīstītu šāda veida programmas. Tiek īstenotas arī reformas, lai mazinātu dzimuma atšķirības. Un ir divi labi piemēri. Viens ir Dānijā, kur tiek svinēta meitiņu diena, kur studentēm no 5. kursa tiek sniegta papildu informācija par tām profesijām, kur sievietes vēl nav pietiekami pārstāvētas. Un Kanādā ir īstenots, tiek piedāvāt īpaša stipendijas sievietēm, kuras izvēlas doties prakses programmā noteiktās jomās. Pārējuši pie šī slaida. Un šorīt mēs tātad jau runājam par skolas un darba vidē balstītas mācību apvienojumu. Tātad ir lielas atšķirības starp dažādām valstīm. Un tieši attiecībā uz to studentu daļu, kas piedalās šādās programmās, kur mācības tiek kombinētas ar mācībām skolā un darba vidē. Redzams, ka Latvija ir viena no valstīm, kur šī darba vidē balstītās mācības ir labi attīstītas. Spānijā, Beļģijā vēl ir daudz darba veikšanas šai saistībā. Un es tagad pāriešu pie nākamās tēmas, jo Education at a Glance nepievēršas tikai profesionāla izglītība un apmācībām, un šeit es vēlos jūs iepazīstināt ar pāris rezultātiem, kas varētu būt interesanti Latvijai. Agrīnā izglītība. Redzams, ka Latvijā bērni vidēji uzsāk izglītības apguvi 3 gadu vecumā, kas ir visiem pazīstams vecums un daudz tiek izmantots, lai sūtītu bērnu pirmskolas iestādēs. Mēs redzam, ka izglītības sistēmās mums ir jāpiedāvā daudz iespēju, un šīs sistēmas prasa daudz finansējumu. Mēs redzam, ka faktiski ieguldījumi agrīnajā izglītībā ir vislielākie un ir pieauguši no 2015. līdz 2020. gadam. Ir pieauguši izdevumi, pieauguši investīcijas un izdevumi uz vienu skolēnu ir pieauguši. And you see that in many countries there's a progress. The early school leavers are less and less numerous in OECD countries. That's the case in Latvia also, that have better results than the OECD average with around 10% mēs redzam, ka šajā gadījumā ir labāki rezultāti nekā vidēji. Tas arī tiek sasaistīts ar in employment, in education or in training, that is lower than the OECD average. So on this aspect, Latvia is among the countries that improve a lot, and they are doing better than the EU average and the OECD average. And tertiary education, this is also a big progress. Latvia is one of the countries that increased the most the number of students living, of the young adult living education with a tertiary qualification. You see at 46%. This is at Tātad mēs redzam, ka 46% salīdzinājumā ar OECD vidējo, tomēr tas ir liels uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tātad tas ir viens no rezultātiem, kas ir interesants. Tomēr viens no izaicinājumiem šeit ir saistīts ar vienlīdzību, jo šeit varat redzēt,
liela starpība ar meitenēm saistībā ar veselību un labklājību, un arī saistībā ar to, cik daudz meiteņu pabeidz terciāro mācību līmeni. Nedaudz vairāk kā 70% pabeidz šo līmeni. Iespējams, ka šeit kaut ko varētu darīt, lai uzlabotu vienlīdzību un arī iedrošinātu zēnus puikas pabeigt šo te izglītības līmeni. Un pēdējais slaids. Man liekas, ka man ir tikai 5 minūtes palikušas vai nedaudz mazāk. Par skolu organizāciju un skolotāju algām. Man liekas, ka skaitļi ir ļoti interesanti, un tas var arī skaidrot, kāpēc dažkārt skolotāju algas Latvijā varbūt nav līdzīgas kā citās valstīs. Šeit jūs varat redzēt informāciju par skolotāju algām sākuma skolās un pamatskolās. Tātad šeit, kā redzat, Latvijā ir daudz zemāk šie rādītāji. Mēs neesam redzējuši, ka ir liela korelācija starp stundās pavadīto skaitu un PISA rādītājiem. Jāsaka, ka šī tomēr ir tāda Latvijas izglītības raksturīga iezīme, un tāpēc ir jāskatās uz šo aspektu, uz šo jautājumu, tad algas ir zemākas nekā citās valstīs. Šeit jūs redzat skolu brīvdienas, vairāk nekā 16 nedēļas Latvijā. Tas ir saistīts arī ar manu pirmo slaidu. Vasaras brīvlaiks ir garš. Mēs neesam pret šāda veida brīvdienām. Tomēr dažās valstīs, piemēram, Francijā, esam konstatējuši, ka lielas garas brīvdienas var palielināt nevienlīdzību starp sliktākā situācijā esošām grupām, un tas būtu jāuzrauga. Skolotāju algas joprojām Latvijā ir zemes salīdzinājumā ar citām valstīm, tomēr kopumā ir interesanti skatīties Latvijas kopējo situāciju. Šeit mēs redzam, kā palielinājušās algas laikā no 15. līdz 22. gadam, un redzam, ka tiešām tiek darīts diezgan daudz, lai uzlabotu šo situāciju. Tomēr būtu jādara vēl diezgan daudz, lai sasniegtu OECD vidējo līmeni. Šeit jūs redzat esošo izmaiņu līmeņu. Kāda ir tendence? Latvijā ir tendence palielināties skolotājiem algu, bet mēs arī redzam, ka daudzās valstīs šī alga samazinās periodā no 15. līdz 22. gadam. Un tas ir būtisks jautājums daudzās pasaules valstīs. Proti, daudzās valstīs trūkst skolotāju, un tā tiešām ir milzīga problēma. Es saprotu, ka arī Latvijā tā ir, bet arī Vācijā, ASV un Kanādā. Un tas nevienmēr ir tikai saistīts ar skolotāju algām. Vācijā tā ir lielākā krieze, vienkārši jo ir profesijas prestižs, pievilcība ir zema. Un Vācijā alga ir 2 reizes lielāka par OECD vidējo. Tad mums ir jājautā, cik augstu mēs vērtējam skolotāju profesiju, kā mēs varam uzlabot profesionālo kvalifikāciju. Es domāju, ka problēma ir plašāka nekā tikai algas, un to mēs ļoti nopietni arī uztveram OECD, jo mūs satrauc pievilcības problēma, un kā arī bieži prezentācijā tika norādīts, izglītības sistēmas kvalitāte nekad nav labāka par skolotāju kvalitāti, tāpēc tas ir ļoti svarīgs aspekts, tas ir jāturpina uzraudzīt arī nākotnē. Paldies par uzmanību! Thank you, Eric. Let's leave the questions for the discussion part, shall we? Paldies, tad atstāsim jautājumus uz diskusiju sadaļu. So please do send in your questions, dāmas un kungi, droši sūtiet iekšā savus jautājumus Slido platformā. Atgādināšu kodu, gan jau kāds jautājums šobrīd ir parādījies. Dodaties uz slido.com un ievadiet kodu 2951046, un tad jau pēc tam paneļa diskusijas daļā iziesim cauri un apskatīsimies, kas jums ir vaicājums.
Bet šeit nedaudz salīdzināšu kā ar tādu kārtīgu cepienu, kur no vienas puses OECD atnāk un iedod skatu no malas. Tagad laiks atspēkot Latvijas pusē un parādīt situāciju, kā tā izskatās no mūsu skatu punktu, jo skaidrs, ka ideālajā pasaulē jau katrs jaunietis saņemtu individuāli viņa prasmēm, vajadzībām pielāgotu izglītību un pēc tam arī skaista profesija sekotu tam, bet realitātē tā ir misija un izaicinājums, ar kuru ir jāstrādā daudziem politikas veidotājiem. Un par to sīkāk mums šodien pastāstīs Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Laura Vikšere. Sagaidām ar aplausiem. Lūdzu, Laura. Labdien! Liels prieks jūs visus šeit redzēt un paldies jums, ka esat izvēlējušies šo pasākumu apmeklēt klātienē. Tāpat arī ļoti ceru, ka visiem tiem, kas ir pieslēgušies šai tiešraidei attālināti, ka arī viņiem šodien redzētais un dzirdētais sniegs patiesi vērtīgas un iespējams arī vairākas jaunas atziņas. Galvenokārt gribētos jau teikt jaunas atziņas arī mums, visiem tiem, kas profesionālā izglītībā dienu no dienas strādā ar izaicinājumiem un meklē risinājumus arī daudzām problēmām. Jā, OECD sagatavotais ikgadējais pārskats par izglītību ir tāds patiešām labs atskaites punkts, lai mēs paskatītos uz mūsu izglītības sistēmu, uz tās sasniegumiem, tāpat arī redzētu un apzinātos tos izaicinājumus, pie kuriem mums visiem kopā ir jāstrādā. Patiesi šīs pārskats ir gan apjomīgs, datu ziņā apjomīgs, un šī informācija, kas iekļaut pārskatā, ļauj mums sevi salīdzināt arī ar citām OECD dalībvalstīm un paskatīties, kā tad mēs izskatāmies arī uz citu valstu fona. Un par to šodien liels paldies arī Ērikam un viņa kolēģiem. Runājot par profesionālo izglītību, noteikti gribētu uzsvērt tās nozīmi kvalificēt darba spēka sagatavošanā, kas ir viens no ekonomikas attīstības virzītājspēkiem. Globālās izaugsmes tendences ietekmē tautsaimniecības attīstību un uzņēmēju darbības vidi Latvijā. Globalizācijas rezultātā patiešām visu valstu pasaules ekonomikas savā starpā cieši saistītas un ir ļoti grūti izvairīties no dažādu pasaules starptautiskā mēroga notikumiem un to ietekmes uz nacionālo valstu ekonomikām. Šobrīd pasaules ekonomika ir sabremzējusies, piedzīvojam energoresursu cenu sadārdzinājumu, inflācijas un procentu likmju paaugstinājumu, tāpat arī ģeopolitisko notikumu ietekmēm tiek meklēt risinājumi gan starptautiski, gan nacionālā līmenī. Par demogrāfiskajiem procesiem joprojām ir vērojama šī iedzīvotāju skaita samazināšanās, tāpat arī iedzīvotāju novecošanās, kas kopumā rada darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanos. Pieaugot darbspēka trūkumam, samazinās bezdarba līmenis, kas pozitīvi pieaug arī darba samaksa, pieaudzis brīvo darba vietu skaits. Un ir nepieciešams rast risinājums, lai nozares nodrošinātu šo trūkstošo darba spēku. Ekonomikas izaugsmes noteicošais priekšnosacījums ir produktivitātes līmeņa paaugstināšana. Tam nepieciešamas investīcijas cilvēku kapitālā, inovācijās, tehnoloģijās, pētniecībā un digitalizācijā, kas ir cieši saistīts ar izglītības sistēmu, izglītības sektoru kopumā un kvalificētu speciālistu sagatavošanu. Izglītības sistēmas attīstība un izglītības politikas plānošana ir jāskata kopsakarā un kontekstā ar tautsēmniecības ekonomikas attīstību. Un saskaņā ar ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm gan vidējā, gan ilgtermiņā kopumā pietrūks šo speciālistu ar profesionālo izglītību. Lai to nodrošinātu, profesionālās izglītības iestādēm ir nepieciešama mūsdienu prasībām atbilstoša materiāla tehniskā bāze, infrastruktūra, tāpat arī pedagogi, kas ir gatavi dienā pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju. Svarīga viennozīmīgi ir arī nozares ekspertu un nozares pārstāvju
iesaiste un atbalsts, tāpat arī šī pedagoģu piesaiste no nozarēm, lielāks atbalsts arī profesionālās izglītības prestiža veicināšanā. Tāpat arī lielāka finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu profesionālas izglītības īstenošanu. Izglītības sistēmai ir jāspēj reaģēt uz šīm pārmaiņām ekonomikā un sabiedrībā kopumā. Profesionālās izglītības uzdevums ir nodrošināt darbas tirgus prasībām un nozaru vajadzībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu. Mācību iespējas nodrošināt ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem, tāpat arī tālāk izglītības un profesionālās pilnveids ietveros. Tāpēc svarīgi ir nodrošināt elastīgas pieejas, meklējot individuālus risinājumus, lai ik viens pēc iespējas ātrā laikā apgūtu tās prasmes un kompetences, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū. Tam nepieciešama profesionālās izglītības kvalitāte un arī kapacitāte. Visos aspektos, gan atbilstoša infrastruktūra, videi draudzīgi un ilgspējīgi risinājumi, starptautiskās sadarbības paplašināšana, tāpat arī karjeras attīstības pasākumi gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem. Pieaugušo izglītības jautājumi ir būtiski profesionālas izglītības iestāžu, tāpat arī pašvaldību un darba devēju redzeslokā. Lielāka pieaugušo iesaiste, taiskaitā digitālo prasmju apguvē, individuālo mācību kontu attīstība, atbalsta mehānismi pašvaldībām un darba devējiem ir tikai dažas no iecerēm un iestrādēm, kuras plānots īstenot jaunajā plānošanas periodā. Profesionālās sākotnējās izglītības piedāvājums ir patiesi gana plašs un pārstāv dažādas nozares. Lielākais izglītojamo skaits ir tādās jomās kā inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, kur mācās vairāk nekā 1/3 daļa izglītojamo. Tāpat arī populāri ir humanitārās zinātnes un māksla, dabas zinātnes, matemātika, informācijas tehnoloģijas. Lielākā daļa izglītības iestādes atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā. Kultūras ministrija pārstāv vairāk mākslu nozares. Vērā ņemams ir arī citu ministriju, pašvaldību un privāto dibinātāju pienesums kvalificētu speciālistu sagatavošanā. Izglītojumā skaits kopumā sākotnējā profesionālā izglītībā ir nedaudz vairāk kā 27,000. Pēdējos gados, lai arī mērens, bet pieaug izglītojamo skaita īpatsvars profesionālajā vidējā izglītībā, salīdzinot ar vispārējo vidējo izglītību. Esam ceļā uz to, lai sasniegtu proporciju 50/50, lai aizvien vairāk izglītojumie pēc vidējās izglītības pakāpes būtu ieguvuši ne tikai tās zināšanas, ko piedāvā vispārējā vidējā izglītība un starta pozīciju turpmākajai izglītībai augstākajā pakāpē, bet arī profesionālās prasmes un kompetences, kuras tik ļoti novērtē darba devēji. 2022. gadā profesionālās izglītības likumā ir iestrādātas izmaiņas, kas izglītojumam dod iespēju saņemt izglītības dokumentu, kas apliecina sasniegtos mācību rezultātus. Ne tikai par pilnas profesionālās kvalifikācijas, bet arī par zemākas kvalifikācijas apguvi, tāpat arī par atsevišķu programmas daļu apguvi, kvalifikācijas daļas vai programmas moduļu apguvi. Šī pieeja veicina izglītojamo sekmīgu integrēšanos darba tirgū un tāpat arī nodrošina iespēju turpināt mācības vai kvalifikācijas ieguvi vēlākos posmos. Tāpat arī pagājušā gadā likums nosaka regulējumu attiecībā uz izglītības iestāžu tiesībām uzņemt izglītojamos arī vēlākos posmos, kas ļauj turpināt mācības pēc pārtraukuma, pēc citas kvalifikācijas ieguves, tāpat arī pēc ārpus formālās izglītības sistēmas vai profesionālajā pilnveidē pieredzē iegūtās profesionālās kompetences atzīšanas, tāpat arī pārējot no citas uz citu izglītības iestādi vai mainot izglītības programmu. Šāda pieeja arī ļauj katram individuāli izvēlēties savu izglītības ceļu un apgūt tikai tās prasmes, kas patiešām ir nepieciešamas, kuras pietrūkst gan vispārīgās, gan arī profesionālās kompetences ieguvēji. Darba vidē balstītas mācības kopš 2016. gada, kad tika izstrādāts šis attiecīgais regulējums DVB mācību īstenošanai,
Tāpat arī kopš 2018. gada, kad tika uzsākts Eiropas sociālā fonda projekta īstenošanā, kuru koordinē Latvijas darba devēju konfederācija, varētu teikt, ka ir tāds profesionāls izglītības zīmols, kas devis būtisku pienesumu profesionālu izglītību tuvinot tautsaimniecības nozara vajadzībām. Tāpat arī stiprinot darba devēju un izglītības iestāžu sadarbību un arī kopīgu izpratni par to, cik tad ir liela darba devēja iesaiste un loma, lai audzēkņu apgūtās prasmes atbilst reālajām darba tirgus vajadzībām. Tāpat arī mūsu labās iestrādes apliecina OECD dati. Tātad līdztekus Dānijai, Īrijai un Ungārijai mēs esam viena no 4 valstīm, kurā izglītojumiem ir iespēja apgūt pilnā apmērā, tātad kombinēti gan izglītību, tātad DVB mācību ietvaros, gan izglītības iestādē. Lai nodrošinātu lielāku nozaru pārstāvu iesaisti, Latvijā ir izveidots 12 nozaru ekspertu padomes. Tās darbojas un piedalās profesionālas izglītības satura izstrādē, eksaminācijas procesā, uzņemšanas plānošanā un arī profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Šīs funkcijas īsteno tātad arī radošajās industrijās un lauksaimniecības nozarē vēl 2 citas organizācijas. Tā ir Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome un Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Ja nozara ekspertes šajā profesionālās izglītības plānošanā un īstenošanā iesaistās vairāk tādā sistēmas līmenī, tad savukārt vietējo uzņēmumu pārstāvju dalība izglītības iestāžu konventos dod iespēju paust savu redzējumu par izglītības iestādes attīstību, tāpat arī attīstīs sadarbības formas ar izglītības iestādi, nodrošināt DVB mācību un arī prakšu vietas. Kas svarīgi arī viens no sociālā dialoga mehānismiem ir Latvijas Nacionālā trīspusējā sadarbības padome, kur vienā no apakšpadomēm valdības darba devēju un arotbiedrību pārstāvi risina specifiski profesionālās izglītības un nodarbinātības jautājumus. Profesionālās izglītības absolventu monitorings ir viens no būtiskiem izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas elementiem, ko ministrija īsteno sadarbībā ar Centrālās statistikas pārvaldi. Monitoringa dati sniedz informāciju par absolventu nodarbinātības rādītājiem, tā skaitā nodarbinātību nozaru, profesiju dalījumā, tāpat arī citos griezumos. Dati par absolventu rezultātiem darba tirgū patiešām var kalpot kā nozīmīgs instruments pierādījumos balstīt lēmumu pieņemšanā dažādām auditorijām. Tas var būt labs palīgs izglītības plānošanā, izglītības iestādēm, tāpat arī politikas plānotēm, arī nozaru pārstāvjiem. Tas var palīdzēt pilnveidot profesionālas izglītības programmas, tāpat arī plānot uzņemšanu un galu galā arī kā labs atbalsta instruments pašam izglītojumam savas karjeras izvēlē. Absolventu nodarbinātība ir arī viens no indikatoriem, kas var norādīt uz izglītības iestādes atbilstību darba tirgus prasībām. Šobrīd mums ir pieejami dati par 2018., 19., 20. gada absolventu nodarbinātību, kur mēs varam redzēt šos nodarbinātības rādītājus, kas svārstās no 65 līdz 66,3%. Skaidrs, ka jāņem vērā arī šī iespējamā Covid-19 pandēmijas ietekme, virkne arī lietas, kas jāņem vērā un jāizvērtē pirms šo datu interpretācijas. Šie dati neietver arī informāciju par tiem absolventiem, kuri turpina izglītību, bet vienlaikus nav nodarbināti. Un saskaņā ar ministrijas datiem aptuveni 10% profesionālās vidējās izglītības audzēkņi turpina izglītību augstākajā pakāpē. Īsā cikla koledžas izglītība Latvijā patiešām dod ienākumu priekšrocību salīdzinājumā ar tiem, kuri iegūtā izglītība ir zemāka par vidējo. Šeit mēs varam redzēt tās iespējas, kas tiek dotas profesionālās vidējās izglītības audzēkņiem. Tā nozīmē tādu reāli piekļuvi darba tirgumu pēc izglītības programmas pabeigšanas, vai arī iespēja turpināt savu izglītību augstākā pakāpē un sasniegt labākus rezultātus un iespējams arī gūt lielākus ienākumus.
Un visbeidzot, gribētu teikt, ka elastīga pieeja mācību rezultātu novērtēšanā patiešām dod iespēju saņemt apliecinājumu par apgūtajām prasmēm, veicina izglītojamo integrēšanos darba tirgū, kā arī nodrošina iespēju turpināt mācības vai kvalifikācijas ieguvi vēlākos posmos. Kompetences novērtēšana un atzīšana uzņemšanai vēlākos mācību posmos, kas iegūt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē, ļauj personai īsākā laikā individualizēti apgūt tikai trūkstošās prasmes. Un darba vidē balstītas mācības nodrošina izglītojamo sagatavošanu atbilstoši darba tirgus prasībām, tāpat arī nozaru pārstāvju iesaiste nodrošina šīs te atbilstību nozaru vajadzībām. Monitorings kalpo kā atbalsta instruments dažādām mērķa auditorijām, lai pieņemtu pierādījumos balstītu lēmumus. Un tas, ko patiešām gribētu uzsvert, ka profesionālā izglītība dod pieeju darba tirgumu un tikpat labi dod šādu iespēju turpināt izglītību augstākā pakāpē, lai sasniegtu gan profesionālos, gan personīgos rezultātus, kā darba tirgū, tā arī dzīvē. Paldies jums visiem par uzmanību. Paldies jums, Laura. Tiksimies pēc tam paneļa diskusijā, lai saliktu punktus uz i. Šodien no tāda lielāka skata mēs dodamies jau uz vairāk pieredzē balstītiem stāstiem, un nākamais patiešām būs pieredzes stāsts no Rīgas stila un modes tehnikuma par viņu profesionālās izglītības programmu īstenošanas pieredzi. Un to mēs šodien dzirdēsim video formātā no Rīgas stila un modes tehnikuma direktoras Ulrikas Naumovas. Lūdzu uzmanību uz ekrānu. Patiešām liels prieks jūs šodien uzrunāt šajā visnotaļ nozīmīgajā pasākumā. Mani sauc Ulrika Naumova, es esmu Rīgas stila un modes tehnikuma direktore. Kādā tad izglītības iestādē, ja tā var teikt, es varbūt esmu šodien pamodusies? Uzsākot šo mācību gadu, ir mazliet jūtamas atšķirības tajā, kādi izglītojumie ir atnākuši uz mūsu izglītības iestādi. Un es domāju, ka šī tendence ir ne tikai pie mums, bet arī citās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā. Šo mācību gadu profesionālajā izglītībā uzsāk jaunieši, kuri pēdējos pāris gadus ir pavadījuši iekšā un ārā no attālinātajām mācībām pandēmijas laikā. Un jāsaka, ka daudziem no viņiem, ja ne visiem, pietrūkst tik ļoti vienkāršas lietas kā patiesa iedrošinājuma no pedagoga puses, no tehnikuma darbinieku puses. Jo ir visai grūti pusaudžu vecumā atrasties izolētā vidē, pavisam mainītā un citādākā vidē ilgstoši. Un tagad atkal būt profesionālajā izglītībā klātienē. Smaids nemaksā neko. Iedrošinājums arī ir bezmaksas, un dažkārt pietiek ar vienu smaidu vai patiesu vārdu, lai kādu iedrošinātu. Mums ir uzlabota infrastruktūra, mums ir jaunas tehnoloģijas, mums ir ierīces un iekārtas, un mēs mākam rīkoties ar tehnoloģijām, bet kļūstam mazliet sociāli ierobežoti un norobežoti. 35% audzēkņu mūsu izglītības iestādē šogad nāk no lauku reģioniem. Šis procentuālais īpatsvars iepriekšējos gados ir bijis līdz pat 50%. Tas nozīmē, ka šeit viņi ir vieni, bez savas ģimenes. Vēl papildus tam 2 ir ar šizofrēnijas diagnozi, 4 ir epilepsija, ap 20 ir mentālās veselības problēmas, depresija un pat maniakālā depresija. Pie mums mācās viens neredzīgs jaunietis, 4 ar redzamām paškaitējumu pēdām. Vismaz 20% no jaunuzņemtajiem ir būtiskas valsts valodas zināšanu problēmas, kas var kaitēt veiksmīgai profesionālās kvalifikācijas ieguvēja nākotnē. Tikai daļai no šiem jauniešiem ir pilnas ģimenes, kurās ir abi vecāki. 10 nav ģimenes vispār. Viņi ir bāreņi vai viņi ir bāreņi pie dzīviem vecākiem. Pie šāda kontingenta mums ir jāspēj sniegt atbalstu ikatram no šiem izglītojumajiem. Mums ir jāspēj stiprināt izglītības iestādes, lai tās varētu sniegt kvalitatīvi iekļaujošu pakalpojumu visiem šiem izglītojumiem, ko es minēju. Mēs nevaram mēģināt izspiest
visus izglītojumos caur vienu cepuma formiņu. Tieši tāpēc es dažkārt smējos, ka mēs viņus cenšamies izspiest starp 4 dažādām cepuma formiņām, ja tā mēs varam teikt. Jāsaka, ka viss izglītojamo kontingents varētu sadalīties tādās 4 lielās grupās, kur ir jaunieši ar ļoti augstu sasniegumu spējām, jaunieši ar ļoti zemām sasniegumu spējām, vidējais aritmētiskais jaunietis ar labām snieguma spējām un bez būtiskām problēmām. Un tad ir šī 4. sadaļa. Jaunieši ar speciālām vajadzībām. Vai tās būtu fiziskas speciālas vajadzības, vai tās būtu mentālas vai mācību speciālas vajadzības, vai, kā jau minēju, diagnozes visdažādākajās formās. Un šai 4. sadaļai, ko tikko minēju, ir tendence pieaugt. Tieši tāpēc mums ir jāstrādā vairāk pie tā, gan lai apmācītu esošo personālu, gan lai nodrošinātu izglītības iestādēm personālu papildus, kas ir spējīgs atbalstīt šos jauniešus šajā grūtajā dzīves posmā, iekļaujoties gan sociālajā vidē, gan mācību procesā. Un, protams, ar visiem šiem jauniešiem, ar visiem no viņiem, kas nāk pie mums mācīties, mēs darbojamies arī darba vidē. Un tajā skaitā arī darba vidē balstītās mācībās. Kopš 2017. gada, kad uzsākās darba vidē balstītu mācību projekts, šie ir projekta dati, projektā ir iesaistījušies vairāk nekā 4000 uzņēmumu un 40 profesionālās izglītības iestādes. Rīgas stilu un modes tehnikumu kontekstā tie ir gandrīz 2000 izglītojamie, kas ir izmantojuši šo iespēju, un vairāk nekā 140 sadarbības partneri. Lielākais iesaistes apjoms, jūs redzat, ir bijis 18. un 19. mācību gadā. Un iestājoties pandēmijas laikam, strauji kritās audzēkņu iesaisti darba vidē balstītās mācībās un praksēs, jo, protams, tās bija sekas arī valsts noteiktajiem ierobežojumiem tieši skaistumkopšanas un individuālo pakalpojumu sniegšanas sfērās. Taču jau šajā mācību gadā mēs esam gandrīz pusē atpakaļ sasniegtajam rezultātam, kāds tas bija šajā visražīgākajā gadā. Un, protams, ka mēs bijām cerējuši uzsākot darba vidē balstītu mācību projektu ar to, ka būs lielāks uzņēmēju skaits, kas būs interesēti iesaistīties, un būtiski pieaugtu tieši uzņēmumu skaits, kas ir lielie un vidējie uzņēmumi. Taču, kā tendence mums pierādīja, lielākā daļa skaistumkopšanas un tekstila jomās ir mazie un individuālie komersanti, pat 95%, un tikai 5% darba vidē balstītās mācībās un praksēs bija lielie uzņēmumi. Mazliet smalkāk par to, ko mēs sagaidījām kā izglītības iestāde, kad mēs vispār uzsākām šo darba vidē balstītu mācību procesu, tad patiesībā mazliet skeptiski varbūt mēs uz to skatījāmies un meklējām to atšķirību, kāda tad tā būs starp mācību praksi un darba vidē balstītām mācībām. Mēs domājām, ka būs vairāk finansējumu darba devējiem, kas tā arī bija. Mēs sagaidījām lielāku darba devēju interesētību, kas tāda arī bija, un paplašinātu partneru loku. Un ko mēs ieguvām kā rezultātu, tad jāsaka, ka mēs kā izglītības iestāde ieguvām tos pašus, bet izglītotākus prakšu devējus. Darba drošības un individuālās aizsardzības līdzekļu tradīcijas, kas līdz šim mūsu jomās varbūt nebija tik ļoti izceltas. Un mēs ieguvām arī to, ka darba devējs vairāk izprot, kas ir šī atšķirība starp praksi un darba vidē balstītām mācībām. Un darba devējs patiešām novērtē to iespēju, ka viņam ir lielāka atbildība un lielāka iespēja mācīt un pozitīvi ietekmēt šos jaunos profesionāļus, sagatavojot viņus jau darba tirgu. Un, protams, mēs ieguvām arī jauniešu motivāciju iedot kvalifikāciju, jo šī te sasaiste un tīklošanās ar darba devēju ir tieši tas, kas jaunietim sniedz pārliecību par savu izvēlēto profesiju un par viņa spējām. Un, protams, jaunieši novērtēja iespēju saņemt stipendiju.
Kā rezultāts darba vidē balstītu mācību projektam ir tas, ka 6 mēnešus pēc kvalifikācijas ieguves 74% no mūsu izglītojumajiem, kas piedalījās darba vidē balstītās mācībās, ir nodarbināti Latvijā, un 79% no tiem, kas iesaistījās prakšu šajā pasākumā, ir 6 mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves arī nodarbināti Latvijā. Rādītāji, kas ir vidēji, kas ir mazliet augstāki par vidējo rādītāju Latvijas mērogā kopumā. Ar to, protams, mēs varam lepoties un tikai un vienīgi vēlreiz uzsvērt to, cik būtiska ir šī agrīnā izglītojamo sasaiste un iesaiste darba vidē. Kā un ar kādiem līdzekļiem mēs paveicam šo procesu? Tad mazliet statistikas par to, milzīgs diapazons ar pedagogiem, pedagogu vecumu, dzimumu sadalījumu. Lielākoties pedagoģijā mūsu tehnikumā strādā sievietes. Vidējais vecums darbiniekiem ir 54 gadi, un jaunākie darbinieki ir tikko pāri 20 gadu slieksni. Protams, nākotnē saredzam, ka būs jādomā par pedagogu attaudzi, jo ik viens ir pelnījis tiesības doties pelnītā atpūtā un pensijā, un jaunie darbinieki vai jauniegūti nozares speciālisti būs nepieciešami. Gatavojot šo slaidu par tīklošanos iespējām un tīklošanās nozīmi profesionālās izglītības jomā, es, protams, kolēģiem vaicāju, parādiet man pieaugumu, kā mēs esam kāpinājuši sadarbības partneru skaitu, piemēram, no 16. gada. Un ko mēs secinājām, sadarbības partneru skaits ir pieaudzis, bet ne šajā dinamikā ir sāls. Patiesībā labākais rādītājs, ko mēs šeit varētu parādīt, ir tas, ka šie partneri ir stabili. Šis skaitlis noteikti nav ne lielākais profesionālo izglītības iestāžu vidū un noteikti arī varbūt ne mazākais vai optimālākais. Tas ir vienkārši statistikas skaitlis, bet mums tie ir droši sadarbības partneri. Jūs ziniet labāk, ka ir varbūt daži draugi, bet tomēr ir tādi, pie kuriem gribas vēlreiz braukt ciemos, un tādi, kurus gribas arī aicināt pie sevis ciemos. Un tieši tādi ir šie mūsu 30 sadarbības partneri no 19 valstīm. Ļoti, ļoti būtiska ir šī izglītojamo tīklošanās. Ne tikai Latvijas mērogā, kā jau minēju, veidojot šo agrīno sasaisti ar darba vidi un uzņēmēju, bet arī redzot un pieredzot lietas ārzemēs. Vairāk kārt arī uzsveru, runājot ar kolēģiem tehnikumā, ka ceļošana vai došanās pieredzes apmaiņā sen vairs nav nekāda ekstra. Tā ir pavisam nepieciešama lieta, jo ceļojot, fiziski pārkāpjot kādas valsts robežu, cilvēks ir spiests pārkāpt arī kādas savas iekšējās robežas, savas bailes par valodas zināšanu, par orientēšanos svešā valstī, par iekļaušanos svešā kolektīvā, par iekšējo normu ievērošanu un daudz citām lietām. Un visi šie pāri par 200 dalībniekiem, kas ir bijuši mobilitātēs, ir atgriezušies atpakaļ pie mums, iedvesmotāki, laimīgāki un pārliecinātāki par sevi. Es nevaru iedomāties labāku rezultātu par šo. Gatavojoties šai sanāksmei, es jautāju saviem kolēģiem par 3 dažādām sadalījumu sfērām. Ko mums vajadzētu turpināt darīt profesionālajā izglītībā, ko mums vajadzētu pārstāt darīt un ko vajadzētu uzsākt darīt. Un noteikti šis uzskaitījums nebūs galējais, bet es ceru, ka tas varētu dot jums iedvesmu arī šodien plānotajai tālākajai diskusijai. Tātad, ko turpināt darīt? Noteikti, ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju vidējo vecumu, kas nu jau pārsniedz 43 gadus, mums būs jāpievēršas īsajām profesionālajām programmām un arī darbinieku pārkvalifikācijas programmām. Ko pārstāt darīt? Ziniet, laikam jāsaka, ka šeit ir jūtams nogurums izglītības darbinieku vidū ar to,
kādā ātrumā un kādā apjomā mēs esam visi kopā paveikuši šīs pārmaiņas izglītības sistēmā. Līdz ar to šobrīd ir tāda vēlme pēc stabilitātes un darba dziļumā. Ko mēs varētu uzsākt darīt vai ko vajadzētu uzsākt darīt kolēģi ieskatā? Viena lieta, ko jau arī uzsāku šīs sarunas sākumā, ir, protams, papildus resursus, lai mēs strādātu ar papildus prasībām. Šeit es domāju tieši arī strādājot ar jauniešiem ar speciālām un īpašām vajadzībām. Mūsu darbinieki ir kvalificēti, bet mūsu darbiniekiem ir vajadzīgas papildus apmācības, un mums noteikti būtu vajadzīgi arī papildus darbinieki, ja šo audzēkņu īpatsvars pieaug, un mums ir nepieciešams sniegt kvalitatīvu izglītības vidi un kvalitatīvu izglītību visiem. Un, protams, tādā stabilitātes kontekstā arī vairāk pilnvaru tehnikumiem rīkoties kaut kādā laika periodā arī paredzamu budžetu, un stabils budžets mācību grupai un stabils budžets iestāžu 7 gadu periodam varētu būt kā viens no variantiem, kā to var panākt, jo tas tiešā veidā sasaucas ar izglītības iestāžu 7 gadu attīstības un investīciju stratēģijām. Un runājot par prasmi planētu, man mazliet gribējās pārfrāzēt šo saukli vai nosaukumu par visuma prasmēm vai prasmi visumu, kurš ir mūsos katrā. Patiešām, jo gluži kā varbūt zvaigznes šajā attēlā, kā cilvēka šūnas organismā apvienojas, lai veidotu orgānus, tālāk orgāni apvienojas, lai veidotu orgānu sistēmas. Tā arī mums ir jāapvienojas kopā kā katrai atsevišķai skaistai zvaigznei, savienojoties kopā, lai veidotu atpazīstamu zvaigznāju. Tāpēc mums ir jāveido šis visums kopā, mums ir pašiem jāspīd spoži, mums ir jāspēj tīkloties gan ar izglītojamo ģimenēm, jāspēj tīkloties ar darba devējiem un, protams, jāspēj tīkloties arī ar izglītības iestādēm ārpus mūsu valsts. Un tad šis prasmi visums, kas ir mūsos pašos, kļūs arvien tikai lielāks. Un šajā slaidā patiešām nav kļūdas. Sākotnēji gan tā patiešām bija mana pārrakstīšanās kļūda, ko es vēlējos pateikt, ka izglītībā ir spēks, bet tad es pārlasīju vēlreiz un sapratu, ka patiesībā īstais spēks sākas tikai tad, ja izglītība notiek. Tikai tad, ja izglītības process notiek. Un šobrīd, protams, mēs visi strādājam, bet mums ir vajadzīgs atbalsts, lai mēs neaizmirstu to, ka skrienot pakaļ un gatavojoties nākotnes prasmēm, tepat ārā aiz stūra stāv izglītojamais jau šodien, ar šodienas vajadzībām, ar šodienas prasībām. Un visiem kopā mums ir jāpatur prātā, ka viņiem ir tiesības sagaidīt šīs savas nākotnes prasmes un šīs savas nākotnes darba vietas veseliem, laimīgiem un dzīvot gribošiem. Paldies jums, kolēģi! Paldies par darbu, ko jūs darāt! Paldies jums katram, ka jūs spīdat kā atsevišķa spoža zvaigzne mūsu izglītības zvaigznājā. Un es novēlu jums šodien ražīgu diskusiju. Paldies! Visu labu! Ar aplausiem Ulrikai, paldies par emocionālo, patiesu un piezīmēto skatu no ikdienas, kā tiek organizēta profesionālā izglītība Rīgas stila modes tehnikumā. Taču šobrīd skatos pulkstenī, laiks ir nepiedodams, tāpēc mēs ķeramies klāt mūsu noslēdzošajai daļai, kas ir mūsu paneļa diskusija. Tāpēc aicināšu šeit atpakaļ. Pie mums priekšā jau redzējāt un dzirdējāt viņus, taču aicinām atpakaļ pie mums uz skatuves no Izglītības un zinātnes ministrijas Lauru Vikšeri. Laura, lūdzu, pievienojies mums ar aplausiem. Mikrofons, lūdzu, arī glāze ūdens.
Tālāk vēlamies redzēt pie mums šeit priekšā arī kolēģi no OECD, Eriku Šaborņē. Erik, please, welcome back on the stage. Arī Eriks ir pelnījis aplausus. Paldies! Un vēlos jūs iepazīstināt ar Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas vadītāju nozaru ekspertu padomu nacionālo koordinātori Anitu Līci. Anita, laipni lūdzam mūsu bariņā. Padod tālāk arī ūdeni, ja nu diskusijas paliek ļoti kaismīgas, tad tās noteikti noderēs. Un tādu vairāk piezemētu un praktisku skatu vēlamies sagaidīt no Ernesta Davidčuka, kurš ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas students un šīs pašas Ogres tehnikuma skolotājs un absolvents. Sagaidām ar aplausiem. Lūdzu, Ernest, mikrofons arī tev. Droši paņem to. Laiks mums nav daudz, bet es vēlos dzirdēt no katra no jums. Varbūt sāksim ar Anitu, kā pirmo no cilvēkiem, kurš vēl šodien šeit priekšā nav runājis ar tādu atvērto jautājumu. Dzirdējām gan prezentāciju no OECD, dzirdējām arī IZM skatu, dzirdējām arī praktisku skatu no tehnikuma. Kādas pārdomas, kā darba devēja pārstāvim šodien to visu dzirdot? Kas varbūt ir tā viena lieta, ko gribētos tā teikt ar marķieri izcelt un iekrāsot? Paldies. Pirmkārt, milzīgs paldies gan Latvijas organizatoriem IZM par šo iespēju, ka tik ideāla, izzinoša, atziņām bagāta konference notiek šeit Latvijā. Paldies OECD par darbu un kad iespēja, ka mēs varam salīdzināt pasaules mērogā, kā mēs izskatāmies. Latvijas darbdevēja konfederācijā profesionāla izglītība ir ārkārtīgi būtiska. Mēs esam viena no skaļākajām balsīm, man liekas, Latvijā, cik sekmīgi, nezinu, bet kas aizstāv un prasa vairāk gan publiskā finansējuma, gan politisko prioritāti profesionāla izglītībai, jo ir nepieciešami cilvēki ar profesionālām praktiskām prasmēm. Un viena lieta, man liekas, būtiskākā lieta ir tas, atskatoties uz sasniegto, mēs esam paveikuši profesionāli izglītībā milzīgu darbu. 10 gados viņa ir mainījusies ļoti ievērojami. Ja jūs būtu šeit 10 gadus atpakaļ, mēs būtu pavisam citā pasaulē. Tagad pilnīgi jauns ēkas, saturs, sadarbība darba devējiem, saturiskais darbs. Bet ir atlicis darbs pie cilvēku resursiem. IZM ir bijusi ļoti sekmīga profi izglītības tīkla sakārtošanā. Tagad profi izglītībā tīkls ir, mēs redzējām, 2 reizes efektīvāks nekā vidējā vispārējā, bet atalgojums pedagogiem ir pēc likuma sistēmas tāds pats, lai gan darbs ir grūtāks, izaicinošāks un plus vēl konkurence ar privāto sektoru. Tā kā es domāju, ka tas ir lielais nepadarītais darbs un bija milzīgs prieks redzēt šeit premjeri, bet tas vienīgais teikums valdības deklarācijā par profi izglītību, patiesībā tur vispār parādījās pateicoties LDDK tieši. Tad es gribētu redzēt, ka tagad mums jāceļ prestižs ne tikai jauniešu un vecāku acīs, bet arī valdības un politiķu acīs. Tā kā saņemamies un panākam to. Paldies, Anita. Ernest, ļoti interesē tavs skats no malas, jo tu esi tajā visā šobrīd iekšā, kā reiz pats esi absolvents, esi šobrīd iekšā arī profesionāli, pats turpina arī studijas. Kāds skats no malas šo visu šodien dzirdot un redzot, kas tevi uzrunāja un varbūt, ko tu gribētu izcelt kā būtisku no visa, kas šodien dzirdēts? Jā, sveiki, labdien, vispirms. Tas viss patiešām man ir galīgi jauns un savā ziņā svešs, bet viennozīmīgi informācija priekš manīm ir ļoti interesanta. Un tas, kas man visvairāk nepatīk, bet uzrunā, ir informācija par Covid pieredzi. Man pašam tā bija ļoti liela un tas ir tas būtiskais, kas ietekmē diezgan ļoti to mācīšanās kultūru, tā var teikt, varbūt šodien jau. Tā kā es tā īsi. Tas arī tāds pa lielam mans. Kā tavuprāt, Covid ietekmē vienu no rādītājiem, kas mums parādījās arī ziņojumā, kas ir mācību pabeigšana, jo, ja pareizi es piefiksēju, tad tikai 60% no studējošajiem, tie, kas mācās, pabeidz studijas laikā, kas gan vērtīga piezīme nenozīmē, ka viņi automātiski ir izkrituši vai zaudētāji, viņi iespējams turpina pēc kāda laika, bet tomēr tas atstāja kaut kādu iespēju.
tavs skats no malas un arī esot tajā visā iekšā, kā Covid ietekmēja tieši šo spēju saņemties un pabeigt mācības laikā? Jā, tas bija sarežģīti. Cik atceros to ļoti labi. Tas bija ļoti grūti un sarežģīti, bet tur bija 2 dažādi viedokļi. Bija cilvēkam tas ļoti patika. Viņiem tieši bija brīva vide, viņi varēja paši strādāt ar sevīm un, var teikt, to internetu vidi. Tas viņiem ļoti padevās un patika attiecīgi, pieņemsim, kā man tas bija. Man nebija cilvēks priekšā, kas stāsta man kaut ko, kas man dod informāciju uz vietas. Tas bija tas, kas man pietrūka, kas arī mani gāza iekšā tanī visā. Tā kā tam visam ir tādas 2 dažādi varianti un skatu punkti. Situācija noteikti ļoti individuāli, kā dzirdējām arī pēdējā stāstā, tad tiešām cilvēki ir dažādi, katrs ar savām vajadzībām, un tas viss ir jāņem vērā, kas nevēlti nav viegls darbs. Erik, jautājums tev, varbūt pirmais mazais jautājums, small question to you, to start off, I can ask it in English as well, no problem. Varbūt sākumā varētu uzdot arī angliski, saka moderators. Jūs stāstījāt par savu pārskatu, par datiem. Un cerams, ka tūki arī visu iztūkoja. Un pēc tam arī ceru, ka jūs varējāt klausīties tulkojumā ministrijas prezentācijas, arī skolas prezentāciju. Varbūt jums ir kādas idejas, ko jūs gribētu izcelt un pievienot? Last time that the main theme of education at a glance was vocational education and training. It was 3 years ago, and the media coverage was really lower in most of the countries. So that means the topic is really of interest now in all the countries, and maybe the COVID has also changed the perspective, because the students who were enrolled in vocational education at the beginning of the COVID suffer more than the others because work-based learning was not available for them, and finally what we have seen in our study, this is country reacted. They supported vocational education and training. They provide incentive to students, to enterprises, to continue to restart as quickly as possible this program. So that shows that now vocational and education and training is recognized. There's still some challenge to increase the value. What I like in the previous presentations is that we are talking also about non-cognitive skills, the importance of empathy, encouragement, and that's also something that is crucial in the life of the 21st century. We need to provide the good skills to students, but we need to help them also to become some citizen of the 21st century. And for that, vocational education and training should not be limited to basic skills, to experience in enterprises. We need also to help the student to have a life. And what is also important is to offer opportunities to the young to pursue their studies if they wish. In Germany, Switzerland, you can study until master degree if you like what you do, if you want to continue to develop your skills. And that's something that is really important. That education is not limited to upper secondary education. We need to open the door for long study at tertiary level if the student wishes to do that. And a follow-up question to that, of course, Latvia is one of the many bars in the data. Latvijā ir you have the arī unique opportunity to see the broader varbūt tāda unikāla iespēja redzēt tādu plašāku ainu, salīdzinot profesionālu izglītību dažādās valstīs. Ja mēs skatāmies uz citām valstīm, varbūt ir kaut kas tāds, kas atšķirās Latvijā no citām valstīm, jo ko mēs varētu mācīties no citām valstīm. Varbūt par to jūs varētu kaut ko piebilst. Jā, visā pasaulē ir daudzas labas prakses. Ja jūs gribētu paskatīties uz kādām paraugu valstīm, tad Vācija, Šveice, Nīderlande. Tur jau šī profesionālās izglītības sistēma ir ilgstoši pastāvējusi, un sabiedrība to atzīst. Apmācējumiem ir iespējas turpināt apmācību arī
nodrošināt labu nodarbinātības līmeni, pelnīt atbilstošu atalgojumu. Bet, skatoties uz Latviju salīdzinājumā ar citām valstīm, mēs redzam, ka tiešām ir pieliktas lielas pūles šajā jomā. Tiek strādāts ar dažādām darbā balstītām, skolā vai apmācības vietā balstītām programmām. Jāskatās, kā tas arī atspoguļosies tālākā atalgojumā, un varbūt, ka tur ir kaut kādas vēl problēmas, kas jārisina. Jāskatās, kā uzņēmēji uztver šāda veida absolventus, kā viņi tālāk savu karjeru var attīstīt. Iespējams, ka tur ir kaut kāda izaicinājuma problēmas. Jāskatās, kā varētu arī šajā ziņā paplašināt profesionālās izglītības iespējas. Rauni grib atgādināt tikai par to, ka gaidām jūsu jautājumus arī Slido platformā. Dodaties uz mājaslapu slido.com un ievadiet kodu, tūlīt pat to nosaukšu, pierakstiet. Tas īpaši attiecās uz attālinātiem tiešsaistes skatītājiem 2951 046 29 51046. Redzu, ka kāds jautājums man jau ir šeit iebirst, tā kā mums noteikti būs ko apspriest, un klātienes skatītājiem šeit, tā kā esat tik kuplā skaitā, būs arī tā iespēja, tā skaitā uzdot arī jautājumu mutiski, mums ir arī mikrofons, kur varēsim pēc tam arī jums padot. Laura, varbūt ir kaut kas no ziņojuma, kas īpaši uzrunāja arī kā izglītības speciālistu un profesionāli, ko varbūt pat gribētos ieviest arvien ātrāk, arvien vairāk izlabot. Kas varbūt ir tā viena lieta, ko tu konkrēti, Laura, redzi, pie kuras vajadzētu piestrādāt visiem kopīgi, lai tas labums maksimāli ātrāk rastos? Paldies par jautājumu. Jā. Mazliet reflektējot arī to, ko teica iepriekš Ēriks, un sasaucoties arī ar jūsu jautājumu, es gribēju teikt, ka patiešām OECD pārskats par izglītību un tieši par profesionālās izglītības rādītājiem uzrāda dinamiku, tādu pozitīvas tendences salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un, manuprāt, tā jau ir laba ziņa, jo skaidrs, ka mums iespējams ir jābūt nedaudz jābruņojas ar pacietību. Viss šīs pozitīvās izmaiņas iepriekš dzirdējām sakārtots izglītības iestāžu tīkls, kas patiešām ir pēdējās 10 gadas veikums. Tie rezultāti mums ir jābūt mazliet pacietīgiem. Tas nenozīmē, ka mums ir jāgaida pozitīvas pārmaiņas, neko neturpinot darīt. Protams, ka mums ir jāstrādā tālāk, lai arī nākamās pārmaiņas vēstītu jau par rezultātiem, kas reāli atspoguļojas darba tirgus rādītājos, tāpat nodarbinātība, ienākumu līmenis, tāpat mēs runājam par pedagogiem. Tās labās lietas patiešām, ka mēs redzam, ka nodarbinātības rādītāji profesionālā vidējā izglītībā ir labāki nekā citos līmeņos, tiem, kur iegūši varbūt zemāku izglītību. Tas ir pozitīvi. Par ienākumiem tur ir jāskatās, iespējams, tā ir tā lieta, pie kuras mums visiem kopā ar nozarēm, darba devējiem ir jāstrādā, jo droši vien, ka kvalitatīva izglītības sistēma ir priekšnoteikums, bet gribētos teikt, ka situācija nozarē un arī darba devēju attieksme un prasības pret kvalificētiem speciālistiem arī ir tāds jautājums, pie kur ir jāstrādā. Tas bija viens no secinājumiem, kas bija, ka Latvijā absolventi saņem vidēji mazāk kā Eiropā kopumā. Varbūt kāds darbdevēja komentārs skats, kāpēc šāds secinājums ir jau OECD prezentācijā. Jāsāk ar pozitīvo, ka nodarbinātības rādītāji ir ļoti labi ar profesionālo izglītību. Tā skaitā projektā par praksēm un DVB 74 nodarbināti no visiem 15,000 praksēs un 5,000 darbvidē balstītās mācībās, kas ir bijuši iesaistīti, un 85% no visiem, kas ir šajā projektā bijuši iesaistīti, kas ir arī augstāks par vidējo rādītāju. Bet skatoties par algu, es teiktu, ka tur būtu jābūt uzmanīgam ar to secinājumu, lai viņi neizlasītu nepareizi. Ir labi salīdzināt starp valstīm, bet Latvijas līmenī tomēr jāskatās arī nozaru regulējums un nozaru nodarbinātības specifika, jo
ir arī labās ziņas par algām. Piemēram, šogad maijā bija dienas biznesā raksts Arotskolas absolvents saņem vairāk nekā zinātņu doktors. Un konkrēti bija pat 3. arotskolas, kas ir 3. līmeņa kvalifikācija, un salīdzināt ar likmēm augstskolā. Līdz ar to, un ja mēs paskatām arī vidējos pēc absolventu monitoringa rezultātus algām, tad uzreiz pēc absolvēšanas bija skola, kur bija tajā gadā virsvidējā uzreiz, un liela daļa ap vidējo algu. Tā kā tas galīgi nav slikts rādītājs, tas ir ļoti labs rādītājs, tikko svaigs absolvents uzreiz saņem vidējo algu lielākā daļa, bet tie zemākie rādītāji noteikti bija arī tādās jomās, kur nodrošināt, piemēram, individuālie pakalpojumi. Un individuālie pakalpojumi tas ir pašnodarbinātie cilvēki, kuriem nav uzreiz pilnslodzes darbs, kuri paši maksā sociālās iemaksas, kuri ir jāpaiet gadiem, lai viņi izveidot stabilu klientu bāzi. Tā kā līdzīgi kā jūrniecībā, tur arī regulējums ir, kad tev jāiemaksā minimālā sociālās iemaksas, bet atalgojums uz rokas ir ļoti augsts starptautiski. Bet atkal mūsu datu bāzēs vidā nonāk informācija tikai par minimālām iemaksām, un no tā rēķināt atalgojumu būtu ne īsti korekti. Var sakot, vienkārši ir jābūt uzmanīgi ar šīs ziņas izplatīšanu, jo ziņai jauniešiem ir jābūt, kad jaunieši ar profili pieprasīti, darbs būs, un ja jūs vēlaties labas algas un stabilu nodarbinātību, tad izvēlaties STEM jomas. Paldies par šo vērtīgo piezīmi. Noteikti jāskatās dziļāk uz detaļām, jo skaidrs, ka viens ir vidēji rādītāji, otrs ir atsevišķi konkrēti gadījumi. Es skatos pulkstenī, ka laiks patiešām skrien uz priekšu, tāpēc ilgi solītie jautājumi ir pienākuši. Pirmkārt, priekšroka visiem tiem, kas ir atbraukuši šeit uz Ogri, šodien Ogres tehnikumā. Varbūt ir kāds jautājums, droši paceļam roku, kolēģi aiznesīs, iedos jums mikrofonu. Nekautrējieties, droši. Dzirdējām gan ziņojumu, dzirdējām gan prezentācijas, gan komentārus. Varbūt ir kāds jautājums par dzirdēto. Lūdzu, kolēģi. Visi tā pieklājīgi nodur acis. Mums ir drosmīgais. Sasveicinamies un ko šodien pārstāvat? Labdien! Rīgas Mākslas mediju tehnikums direktors Gvido Zilūs. Man ļoti patika informācija par to, ka mēs tiešām esam mainījuši profesionāli tehniskos skolas varētu teikt, aprīkojumu un ēkas, un tagad ir laiks pievērsties personālam, un tas ir ļoti labi, ka mēs to dzirdam. Un es varu apliecināt, ka tas tiešām tā arī ir, un tāpēc man bija pārsteigums, kad mēs varētu sākt domāt, kad mājas tehnika ir, protams, ok, bet cilvēks ir tas, kas to visu iedarbina un lieto. Un tad, kad es atnācu uz skolu kā direktors no darba vides, tad man teica, ka, ko jūs direktori iedomājaties, skolā strādā tie, kas ir citur nekur nestrādā. Un tāpēc es ļoti, ļoti ceru un gaidu šo te, kad mēs arī sapratīsim, ka skolā strādā labākie, nevis sliktākie. Un tas nenozīmē tikai pedagogus, bet arī to sistēmu, kas apkalpo šīs te lielās lietas, lielās tehnoloģijas. Un tad, kad es teicu, ka man vajadzētu kādu inženieru skolā, tad teicu, skolā inženieri nestrādā. Un tas man liekas jautājums, kad mēs sāksim par to domāt, kad tās tehnoloģijas, ko mēs iegādājamies, lai sagatavotu jauniešus darba tirgumu, ir augstas tehnoloģijas, ar kurām jāprot rīkoties, viņas jāprot uzturēt, viņas jāprot apkalpot. Un tāpēc nevar būt tā, ka mēs tagad taupam uz cilvēkiem un tās tehnoloģijas ir nopirktas, bet viņas neražo. Tāpēc man ir jautājums, vai mēs varam pagriezties pret cilvēkiem, jo
Mēs runājam par mākslīgo intelektu arī šodien, par visu, bet bez cilvēka arī mākslīgais intelekts nedarbosies. Jā, paldies, direktor kungs. Es pielikšu klāt, piekabināšu jūsu jautājumu, vienu skatītāju jautājumu no Slido, kas tieši sasaucās ar to, ko jūs minējāt. Un Slido ir ienācis jautājums, kas būtu jādara, lai celtu profesionālās izglītības pedagoga profesijas prestižu, kas sasaucās ar to, ko jūs sakat, jo skaidrs, ka ir laiks un to jau ir jādara, vai ne? Varbūt paņemam direktoru jautājumu, saliekam kombinācijā ar Slido jautājumu tieši par to prestižu celšanu. Skaidrs, ka laiks jau laikam nav labāks laiks kā šodien, vai ne? Kādā secībā ejam, kuram ir kāds komentārs droši? Uz Laura. Jā, paldies arī par jautājumu. Skaidrs, ka tā atziņa, kad mums ir jāfokusēs uz cilvēkiem, nāk īstajā laikā, kad, kā saka, tā materiāla tehniskā bāze izglītības iestādēs patiešām gribētos teikt, ka ir ļoti solīda un sakārtota un mūsdienu prasībām atbilstoša, un ka tagad atkal mums ir vajadzība, kā saka, pilnveidot šīs cilvēku prasmes. Es piekrītu par iekārtu aprīkojumu uzturēšanu. Tas ir labs jautājums, uz kuru šodien droši vien mēs visi kopīgi varam sākt diskutēt un meklēt atbildes. Tas, ko es domāju, ka arī profesionālās izglītības iestādēm, ņemot vērā arī šo izglītojamo kontingentu, es domāju, ka ļoti svarīgi arī ir šīs te atbalsta personāls. Iespējams, pat vēl vairāk kā inženieri. Atbalsta personāls, tā skaitā karjeras konsultanti, šis atbalsts, kas ir vajadzīgs izglītojumiem, lai viņi varētu izvēlēties sev piemērotāko profesiju. Un es domāju, tas ir ļoti būtiski. Jā. Un tā prestiža lieta, kas varētu celt prestižu? Jā, es domāju, ka lielā mērā jāsaka, ka visai sabiedrībai kopumā varbūt ir jāpaskatās uz pedagogiem mazliet no cita leņķa, jo es teiktu tā, ka skaidrs atalgojums, būtisks aspekts atalgojums, bet tas, ko mēs redzam dažādām aptaujām, statistikas datiem, ka liela daļa tieši jaunie pedagogi pirmo 5 gadu laikā visbiežāk arī izvēlas atstāt šo profesiju darbu izglītības iestādē aptuveni katrs otrais. Tā kā kaut kas īsti nav kārtībā iespējams, arī karjeras izvēle iespējams nav izslēgts, tāpat arī apstākļi izglītības iestādē, kaut kāda neapmierinātība ar dažādām virkni lietām, tāpat, protams, izdegšana, ko daudz arī piemin paši pedagogi. Tā kā ir lietas, kuras ir jārisina visiem kopā, bet tas noteikti nav tikai viens, tas noteikti ir komplekss jautājums, kur ir vairākas aspekti, kas tad jāvērtē, kas ir tie būtiskākie, un tad arī jārisina. Paldies par to, Erik. So to translate the question quickly, we're talking about the prestige of the Mēs runājām par izglītības profesiju prestižu. Varbūt kādas līdzības valstu starpā, varbūt jums ir kaut kas, ko jūs mums varat minēt, lai kā mēs varētu celt skolotāju profesijas prestižu, lai skolām piesaistītu kvalificētus un aizrautīgus skolotājus. Jā, šāda situācija ir pazīstama daudzās valstīs. 2018. gadā mēs pievērsām uzmanību tieši skolotāju profesijai un prestižam. Aptaujājām arī sabiedrību, man liekas, ceturtdaļa skolotāju jūtas tikai novērtēti augstu sabiedrībā. Es nāku no Francijas, un Francijā 6% tikai jūtas novērtēti. Latvijā radītājs man šeit bija tuvu vidējiem ap 20%. Tad mums ir jāspēj pateikties skolotājiem, un runa nav tikai par algu. Mums ir jāskatās uz problēmu plašākā sabiedrībai. Kad mēs mācījāmies un paši studējām, mums teica, jūs būsiet elastīgi, jūs mainīsiet darbus, jūs mainīsiet savu karjeru 2-3 reizes dzīves laikā, jūs attīstīsiet savas prasmes, bet tad, kad jūs izvēlamies kļūt par skolotāju, jūs sākat mācīt audzēkņus, un tas ir arī viss. Varbūt, ka šeit ir viena no problēmām. Ir valstis, kas cenšas attīstīt sinerģijas un sadarbības ar privāto nozari. Mēs šeit varam tieši runāt par profesionālo izglītību. Piemēram, Vācijā ir daudz skolotāji, kuri pusi laika
pavadā savā nozarē specialitātē un pusi laika skolā. Tas varbūt viens no risinājumiem, kas beidzot varētu piešķirt skolotāju amatam šo vajadzīgo motivāciju un prestižu. Jo ir jāvelta arī laiks un enerģijas darbam ar audzēkņiem. Šī ir plaša tēma, kuru varam pētīt plaši, un šis prestižs ir saistīts arī ar profesionālas izglītības rādītājiem, sākot uzlabot skolānu prasmes, viņi redz vērtību, arī sabiedrība redzēs vērtību un ieguldījumu. Ja viņi spēs atrast labu darbu ar labu amatu, šis prestižs pakāpeniski un pakārtoti augšu, un arī skolotāji būs motivētāki piedalīties profesionālu izglītību mācību spēku kopumā. Anita, Ernest, varbūt šeit ir ko piebilst par prestižu celšanu. Anita, ikdienā sanāk arī ar nozara ekspertiem strādājot, tie tomēr ir cilvēki, kuri velta savu laiku un vērš savu uzmanību atpakaļ uz izglītību un nes arī savu profesionālu ieguldījumu. Varbūt tur redzi kādu saikni, kas viņus motivē un kas varbūt varētu arī reizē celt prestižu arī skolotāju izglītībai. Jā, nozara asociācijas ļoti daudz cenšas darīt savus kapacitātes ietveros, gan izstādes, gan pulciņus, gan pedagogus mēģina atbalstīt. Viss atkarīgs, protams, no organizācijas, cik spēcīgi ir, jo Latvijā jau vispār tā kultūra iesaistīties nozaru asociācijas, arī uzņēmumi, ļoti maz ir organizētā tā uzņēmēja daļa, kas iesaistās asociācijām. Tā kā asociācijām būtu pirmkārtām jāspēj piesaistīt vairāk uzņēmumi, organizēties un arī vairāk, protams, informēt par savām nozarēm, par darba vietām, darba iespējām. Un dažām vēl nozarēm ceļā uz to vajadzētu arī pašsakārtoties, jo, protams, arī, ka tās nozares, kur ir bagātīgas ar ēnu ekonomikas īpatsvaru, piemēram, nav baigi pievilcīgās jauniešiem. Bet attiecībā uz profi izglītības tādu aktualitāti valstī papīros mums viss ir uzrakstīts, kad ir svarīgi, vajag proporciju, pusi uz pusi. Profi izglītības svarīgi, bet jautājums beigās ir par to politisko gribu, investīcijām. Lai dabūtu resursus, vajadzētu arī sakārtot vidējās izglītības skolu tīklu. Un vienlaikus, protams, nodrošinot jauniešiem piekļūstamību un mobilitāti. Tā kā tas ir jautājums par resursiem, kur mums patiesībā ar arotbiedrībām ir vienots redzējums. Tur mēs gan atbalstam arotbiedrības, kad skolotājiem ir jāmaksā normālas algas. Šā brīža ministra ir solījusi labas algas skolotājiem, tā kā galvenais tagad ir panākt, lai nemainās ministri vēl pāris gadus, un tad jau viss būs kārtībā. Ernest, varbūt šeit ko piebilst par to prestižu, par to motivāciju, kas motivētu cilvēkiem pievērsties tieši arī pasniedzēja izglītībai. Es pareizi saprotu, to arī Ogres tehnikumā arī esi kā pasniedzēja kapacitātē, vai ne? Jā, man nav tieši skolnieki, ar ko es runāju. Es esmu kā interešu izglītība, es pieskatu arī jaunieši, kas trenežieru zālē nāk pie maniem, man ir prieks, ka viņi tur nāk un kustās. Un man kā jaunam tādam skolotājam, viņi ieraugot mani tur, ar katru dienu arvien vairāk parādās, un man vienkārši tur nav pat īsti vietas, kur viņus visus reāli paņemt. Viņi nāk ļoti daudz tur. Kas tev motivēja atgriezties tehnikumā un tomēr šobrīd arī veltīt laiku jauniešiem? Tā vēlme mazliet parādīt viņiem tādu, kā to paskaidrot, citu pusi, kad arī jaunieši var kaut ko pamācīt citiem jauniešiem, teiksim tā. Jo man tas šausmīgi ir svarīgi, jo man sanāk arī visi skolotāji, viņiem ir tas vidējais vecums diezgan liels, un man patīk runāt ar jauniešiem, kas ir modernāki, kas saprot tos modernos slengus, ja, un spēj iejusties kompānijā un varbūt savādāk domāšanu pie tā visu pieslēgt. Tāpēc tādā ziņā man tas ir, priekš viņiem tas ir diezgan tā būtiski. Jaunieši, kāds skatās šo, noteikti ņemiet piemēru no Ernesta, iesaistīties un dot atpakaļ izglītību, bet to mēs tikai vienīgi atbalstam. Varbūt ir vēl kāds noslēdzošais jautājums. Vienam jautājumam mums vēl ir laiks. Jā, mums ir viens ātrais jautājums no zāles, un tad noslēgsim šodienas pasākumu. Sveicināti! Jā, labdien! Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrība, pedagogus pārstāv. Man ir tāds jautājums, es viņu arī slaido uzdevu, tas varbūt sasauksies, bet man tomēr gribējās arī klātienē.
Mēs ļoti daudz runājam par to, ka mums ir ēkas sakārtos. Mums tiešām ir ļoti laba skolotāja un skolēnu proporcija. No iepriekšējiem OECD pētījumiem mums ir viena no augstākajām OECD valstīs skolotāju un skolēnu proporcija tieši profesionālajā izglītībā. Bet profesionālās izglītības programmu izmaksas ir pārskatīts 2008. gadā. Es nepārteicos, 2008. gadā. Viņām jau bija informatīvais ziņojums, bija pētījumi, bija 17. gadā aprēķini, mums jau profesionālās izglītības nodarbinātības apakšpadomē bija ziņojumi, Laura ziņoja, ja, ka jau bija jābūt pagājušajā decembrī pieņemtiem noteikumiem, bet tas finansējums kā nenāk, tā nenāk. Ja, ir energoresursi un programma īstenoši ir modulārās programmas, ir mainījušies profesionālās izglītības standarti, kvalifikācijas prasības par šiem te gadiem, un tehnikumi saka, ka viņiem vienkārši pietrūkst finansējumu programmu īstenošanai, un arī konkurētspējīgu atalgojumu nodrošināšanai pedagogiem, jo nozares pārpērk. No vienas puses nozares saka, mums trūks darbinieku, mēs paņemam skolotāju, jo varam piedāvāt lielāku algu. No otras puses mēs pasakam, vai tas ir ilgtspējīgi. Ja? Jums nebūs, kas sagatavo nozarei. Respektīvi, finansējums ir nepieciešams. Jā, kas ir jādara, lai politiķus pārliecinātu, ka tas finansējums tiešām ir jāiedod. Un šeit es neredzu nevienu atrunu, kāpēc profesionālai izglītībai nevarētu iedot finansējumu. Tas ir zelta jautājums. Kā pārliecināt politiķus par to, ka finansējums ir nepieciešams? Varbūt, ka mums vajadzēja vairāk uzmanības pievērst auditorijai, kas apmeklē šo pasākumu un uzaicinātu politiķus. Tas būtu droši vien pirmais, ko mēs varējām kā mājas darbu izdarīt. Bet pavisam noteikti mēs varam mēģināt arī citās platformās un ne tikai mēģināt, godīgi sakot, mēs jau arī kā ministrijas pārstāvi to ikdienā darām. Un paldies arī pedagoģu arotbiedrības pārstāvēja. Patiešām šis ir mūsu darba kārtībā, tas ir ikdienā mūsu jautājums, ar ko mēs strādājam, lai profesionālās izglītības programmu finansēšana patiešām atbilst tām faktiskajām izmaksām, ar kurām izglītības iestādes saskarās. Un patiešām, kā tika minēts, pārskatīts nav pat no 2007. Gada šīs izmaksas, bet mēs no savas puses esam gatavojuši arī prioritāro pasākumu pieteikumus un iesnieguši Finanšu ministrijā jau pēdējos vairākus gadus. Un, kā mēs ļoti labi zinām, situācija nav vienkārši kopumā valstī, kopumā ekonomikā. Mēs varam patiešām cerēt, ka šīs te minētās prioritātes jaunajai valdībai un viena no tām ir izglītība, ka tas patiešām izrādīsies ne tikai varbūt tāds, sauklis, bet ka tās būs reāla darbības. Mēs ceram, ka šie prioritārie pasākumi tiks atbalstīti un viens no viņiem patiešām paredz bāzes finansējumu palielināšanu. Bet jāatzīst, ka prioritāši ir ļoti daudz. Tas filtrs un siets ir gana ciets un nežēlīgs, bet mēs tiešām ceram, ka mums izdosies. Eric, if we should take one slide from your presentation and go to the ja mēs paņemtu vienu slaidu no jūsu prezentācijas un parādītu to politiķiem, kuru slaidu jūs ieteiktu? Vai tas būtu tas par to, kas no pienesumu ekonomikai jūs varētu parādīt šo proporciju starp skolotājiem un skolēniem? Tā ir taisnība. Latvijā šī proporcija ir viena no labākajām. Ir ļoti interesants jautājums par finansējumiem, jo es esmu pārliecināts, ka Latvijas es esmu iepazinies ar skaidriem, kas ir Latvijas izdevumiem par profesionālo un vispārējo vidējo izglītību, bet jums ir lielas klases, un šis izdevumi noteikti ir saistīti ar ne pasniegšanas darbu, varbūt ar institūciju skaitu, varbūt ar tehnoloģijām, un būtu nepieciešams pārskatīt visus šos izmaksu veidojušās komponentes, un varbūt patiesībā algas nemaz neatspoguļo to lielāko izmaksu pozīciju. Un es nezinu detaļas, kas veido šīs izmaksas, bet tas varētu būt ļoti interesanti paraudzīties, cik daudz izmaksā viens skolotājs uz visiem studentiem un paskatīties uz šo izmaksu sadalījumu.
man liekas, pirms 2 nedēļām ziņojumā šo mēs varētu papētīt cīkāk. Diskusijas dalībniekiem mūsu laiks šodien ir noslēdzies, tāpēc teiksim lielu paldies ar aplausiem Laurai Vikšrei no Izglītības zinātnes ministrijas, Erikam Šaborņē no OECD. Jā, laiks ir aplaudēt tieši šobrīd. Anitai Līcei no LDDK un Ernestam Davičukam, pasniedzējiem un arī joprojām studentam LSPA. Liels paldies jums, un es saprotu, ka noslēgumā mums ir arī noslēguma slaids par šodien pasākumā dzirdēto, kopsavilkot, diskutēto, ātri pārskriešu pāri, vairāk savstarpēji sadarboties, apmainoties ar zināšanām un prasmēm, kā strādāt ar dažādu vajadzību audzēkņiem un kā tos atbalstīt, sadarboties ar profesionāļiem ārpus skolas, ar psihologiem, ārstiem, māksliniekiem, treneriem, uzņēmējiem, lai efektivizētu atbalstu audzēkņiem. Politikas veidotājiem palīdzēt profesionālās izglītības iestādēm strādāt ar dažādiem audzēkņiem, kuriem ir dažādas vajadzības, nodrošinot skolas ar atbalstu personālu un pedagogu un skolotāju palīgiem. Nodrošināt skolotājiem profesionālo pilnveidi gan darbam ar dažādiem skolēniem, gan apgūstot sociāli emocionālo mācīšanos. Skolu spēkos ir sniegt audzēkņiem nepieciešamo atbalstu gan sociāli, emocionālo, gan mācību, lai audzēkņi sekmīgi pabeidz profesionālās izglītības programmas. Sekmīga programma pabeigšana sniegs viņiem labākas iespējas darba tirgū un tālākajā izglītības ceļā. Un visbeidzot, darba devējiem uzlūkot profesionālās izglītības iestādes kā sadarbības partnerus, kas palīdz uzņēmumu nākotnes attīstībai un iesaistīties darba vidē balstīt mācību nodrošināšanā, iespējami lielākam skaitam profesionālās izglītības audzēkņu, tuvinot viņu mācības darba tirgus realitātei. Tāds kopsavilkuma slaids šodien no mūsu puses. Un pašā noslēgumā gribam vēl dzirdēt no jums, ja atvērsiet vaļā Slido platformu. Atgādināšu kodu, tur šobrīd vajadzētu būt pieejamam vārdu mākonim. Atgādināšu slido.com, pieslēdzamies lūdzu klāt un ievedam kodu 2951 046. Un šajā vārdu mākonī ir viens uzvedinošais jautājums, ja būtu jāatbild vienā vārdā. Viens vārds, ko jūs vēlētos iedot jauniešiem līdzi kā atslēgu veiksmīgam mācību un profesionālajam ceļam. Tad kas būtu šis viens vārds? Aicinam jūs arī aizpildīt šo vārdu mākoni. Noteikti arī pēc tam arī varēsim izmantot to kā tādu ceļamais novēlējumu arī jauniešiem. Iespējams, kādā brīdī mākonis parādīsies, ja ne, droši lūdzu aizpildam, kas būtu tas viens vārds, ko jūs dot jauniešiem, lai motivētu viņus veiksmīgam profesionālam ceļam, jo skaidrs, ka mums ir nepieciešami enerģiski aktīvi profesionāļi, jaunie profesionāļi, kuri nāk tāpat kā Ernests arī atpakaļ pie jauniešiem uz izglītības iestādēm un nes to labumu un beigās, kā bija rakstīts Ērika slaidā, nes atpakaļ pievienoto vērtību ekonomikai. Tā kā priecāsimies dzirdēt no jums, mākonis būs atvērts jums, un šobrīd teikšu lielu paldies visiem uz tikšanos nākamgad vai arī pēc 3 gadiem, kad atkal profesionāla izglītība būs skatīta detalizēti Education at a Glance ziņojumā. Ar aplausiem mūsu dalībniekiem. Paldies jums!